There have been very different presentations, but and they seem to be kind of from different times and trying to cover in 20th and 21st century, but I see a clear link between all your presentations. I think we can, we have something that is dealing with contemporary issues, but also something which is giving us learnings from the past. And it's quite clearly that city and state has always found ways how to deal with the situation. But this time I would like to start from more contemporary issues. And my question is, might sound slightly provocative, but after presentation of Professor Treja, I could not stick to my previous structure, what I've been imagining. And Professor Treja said incredible thing. She said, however we try to work on reconstruction, science shows us that we are not able, won't be able to succeed. So it means that the pace in which we are reconstructing the buildings is far too slow in order to succeed. What does it mean? It sounds that some buildings are going to collapse and some buildings are going to stay. So my question is, as I was mentioning, is maybe slightly provocative, but do we experience some kind of housing crisis, or do we see some critical areas which should be immediately improved in order to address the challenging situation? So most probably I should ask first questions to Tauri and Tamara, and then we can proceed. So maybe you can highlight some of the critical areas. Is it okay? I mean, first of all, if you think about buildings, then buildings last as long as you maintain them. So I wouldn't say the building will just, you know, collapse. It collapses when it's not maintained, right? And also, if there's no interest, there's no economical capital flowing to actually maintain this building. So, in the case of Tallinn, I know there is a lot of this kind of dystopian visions and the ideas of tearing down the whole of the Mustamäe, which I was talking about. But I mean, of course, they are not practical. They're privately owned. It's one side, but also it's not necessary to. I mean, the houses need improvement, that's for sure, but it's not necessary to do some kind of a big, massive, like refurbishing, or like, I don't know, so and so. But at the moment, with this current speed, at least in Estonia, it seems to be going as it has to be, or I mean, it's not too slow. But it depends a lot on the socio-economic context of the area. So if I talk about Tallinn, where there's a lot of, there's a demographic, there's inflow of people or the interest in the city, etc. It's also more rich than many other parts of the country. So of course, I mean, there's a better conditions. But if you move to some of the poorer areas, rural areas, you will find flats or apartment buildings in much worse conditions. So I think it a lot depends on the socio-economic context. So I think capital cities are quite well positioned in Baltics, probably in general. Yeah. You hear something? Yeah. Yes. Excuse me. But I think that what Professor Treja wanted to point out, that yes, it's critical situation, and it's way too slow how it's happening in Riga, and very much more successful as we see in the neighboring countries. So we definitely have to solve it. What we wanted to point out, yes, architectural solutions, we have a lot of talented people doing this, but the organization of this is a problem. Thank you. Thank you. And just to continue of what you've been saying, and with a comparison to our Estonian colleagues, what was striking me once again was that in Latvian case, we were always ending up that the solution is individual, that there is some kind of individual who is going to be in the center of the process. What we have seen in Estonian case is that their approach is more systematic. They are looking for new models of governance, and I think the next question also goes to Mr. Tuvikene. You were pointing out that you are looking for new alternatives for mid-level governance, and you are seeing that there is a missing link between district government and housing ownership associations.
And the question is it only your vision, or it's already been recognized by the political power as a necessity, and as a necessity to also support such a new institutions as you were showing? Yeah, the short answer, it's it comes it's a paragraph from my own PhD work, but the longer answer is that of course there is the city also tries to bridge this gap and has some of the I would say roundtable meetings, though they are quite one-sided. It's the city talking to the giving information, but at least there is this some of the hoops to bridge the gap. There is also quite interesting developments in the newest housing estate, which is Lasnamäe, the biggest one, and this is organized by the Estonian Urban Lab, and there is but it's, I wouldn't say it's necessarily like moving towards neighborhood associations, but at least the active citizens meet. There was a picnic together. They now look for ways to maybe to have some other initiatives. So sort of this kind of social, at least the community development in that regard. But there's not yet too much I can tell that there is such a something between the building and the city district. Thank you. And just to continue on what was said, it somehow reminds me the presentation of our first speaker, when Ivita was showing the very intense the level of cooperation in the beginning of 20th century, where there were municipalities and governments searching for the more complex approaches, and by involving the larger cooperatives and larger Gemeinschaften, trying to find the tools. And you've been showing a large amount of tools that city and government can use, first of all, to engage public, secondly, educate, to provide educational problems, thirdly, informative or communicative aspect of these events. Maybe you could elaborate more on what we could learn from the beginning of 20th century, and what kind of tools been used to trigger these changes. Well, this idea of corporation, it came in Latvia altogether from ideas of enlightenment, and corporations was already in the 19th century big thing in Latvia, like consumer corporations. But as I told in a presentation, that about the building, in the building area, only first one was connected with Kaiserwald, about Mežaparks, what's today. And why Pēkšēns and other people from intelligence, they wanted that workers make their corporations, because otherwise banks, of course, would not give them credits to build those houses, and that would also increase if they would make the corporations. Then all the costs of building would go down, and that was also a big theme in the 20s, when really those corporations were blossoming. It also came with this corporation law 1919, which was made, which made it very easy to establish a corporation, and also that all this city government, the politics that they gave more money to the organizations than to the individual builders and to entrepreneurs. That made it want people to gather together and make a corporation. Yeah? Imanta, nākotne, Rīgas vācu sabiedrība, būvsabiedrība, savs stūrītis, savs kaktiņš arī bija tāds nosaukums. So this was a tool, and also it was a big thing that it would make it more bigger, complex. This like Imanta, also the first building estate was at that time built as a corporation.
Imanta Street, Korporatīva Street. At that time it was called Vienības Street. It was in the 30s built there. And so the costs were cut down by this. Thank you. Thank you. I think it gives us a full insight in complexities, but also it shows us that there has to be the financial support that has to be that. At that time, it was 30% of what the building of all the building costs. Then this foundation offered 30% as a credit. Mm-hmm. Thank you. And just to make a transition to Linda's presentation, the question would be whether the competitions as such, as a possibility to show to the politicians or to the larger public the new possibilities, has it ever served as a base for a political change? Do you see the link between the competition practice and the outcomes and the actual political agenda? Who is influencing what? Politics influencing the competitions and built environment or opposite? Es varētu runāt latviski, tā kā lielākā publikas daļa ir latvieši. Viennozīmīgi politiskā situācija, ekonomiskā situācija un arī varas maiņa ir ietekmējusi konkursu iznākumu. Atceramies kaut vai 34. gada 15. māju, Ulmans nāk pie varas un burtiski 2 gadus vēlāk mums ir Vecrīgas pārbūves projekts. Un tas, ko mēs redzam, tas ir arī konkursa rezultāts Finanses ministrijā un tā tālāk. Loģiski arī padomju gados. Konkursi bija viens no tā saucamo demokrātisko vērtību veidiem. Un tā bija iespēja arhitektiem atrādīt savu varēšanu un skatījumu attiecībā uz konkrētām problēmām. Tā kā viennozīmīgi tas ir kā instruments un nav nekad ļoti skaidrs robežu šķirtnes starp to, kas ko ietekmē. Es domāju, ka lielā mērā to nosaka tomēr esošā politiskā ekonomiskā situācija. Un kā mēs to redzējām arī 2008. gadā ar vairāk kā 90 konkursiem vienā gada laikā, kas faktiski Latvijā īsti nav adekvāts skaitlis. Un tas ir nereāli un redzam, ka daudz projekti ir attīstījušies un pēc tam krīzes iespējā tā situācija nedaudz nomierinājās. Vai tas tā būs vēl joprojām, tas ir jautājums. Paldies. Ir pienācis laiks jautājumiem no publikas. Paldies, man ir viens jautājums Lindai, un jautājums ir tāds. Konkursī vairākuma gadījumos ir tāds stereotips, ka tas ir vairāk arhitektu pašu izpausmes veids, viens no veidiem, viens no marketinga paņēmieniem un viens no veidiem, kā dabūt jaunus pasūtījumus. Līdz ar to man ir jautājums, vai Latvijā kāda no konkursiem bija tādi piedāvājumi, kā iekļūt līdzdalības aspektus, pilsētas iedzīvotāju līdzdalības aspektus projekta, vai kaut kur konkursa ietvaros arhitekti tiešām gāja pie cilvēkiem un jautāja, ko viņi domā, kā viņi grib redzēt savu vidi un tā tālāk. Līdzdalības aspekti lielākoties ir vērojami plenēros ar aicinātiem vai teiksim, atklātos konkursos. Pēc tam ir iespēja cilvēkiem publiski paust savu viedokli pēc konkursa. Un nezinu gadījumus, kad arhitekti ietu, tas jājautā katram individuāli. Sabiedrības līdzdalības posms šajā gadījumā visticamāk nenotiek. Pēc tam. Jā, 20 gados notika varbūt vairāk ar to, kad bija iespēja iesūtīt tiešām tiem iedzīvotājiem Rīgas domai savus priekšlikumus. Un, varbūt tā bija tāda poza, bet tas tika prasīts. Priekšlikums pirmkārtām, kur viņi gribētu būvēt to savu māju. Un arī kā redz iespēju risināt šo samilzušo dzīvokļu krīzi.
Nu, jautājums bija par konkursiem. Jā. Un par līdzdalību. Līdzdalība, tāpēc es atbildēju par līdzdalību. Paldies sesijas dalībniekiem. Es ar ļoti lielu interesi klausījos šo sesiju par pārvaldību un mērķiem, jo īpaši šajā postpadomju apbūvē un sabiedrībā. Un es vēlētos lūgt jūsu komentāri, tīpaši attiecībā uz šo sabiedrības līdzdalību un kontekstā ar iepriekšējās sesijas prezentācijām par iespējamām pretrunām, ko veido labā prakse un tas, ko reāli šodien iedzīvotājs vēlas. Kā piemērs par vīziju, ka mums vajag bērnu laukumiņus, rekreācijas telpas, lielmērogu dzīvojumos rajonos, bet, piemēram, Rīgas pašvaldībai aptaujājot iedzīvotājus, noskaidroja, ka būtībā šodien iedzīvotājiem galvenais šajos iekšpagalmos ir nodrošināt ērtas autostāvvietas. For me, or okay. So it was about participation, or the citizen participation in urban planning, right? As I understood. Yes. In Tallinn, it's. I wouldn't say that housing estates really stand out in any regard of people really saying their opinions, or in a coherent or in a managed, in a more how to say, synthesized way. It's quite often based on the initiatives of certain buildings, how it starts, how these things are done, and sometimes even the children playgrounds are done by some of the flat owner associations themselves, paying for that actually, and for their own budget, and getting maybe some funding from the city. Two such instances in Mustamäe as well. So I don't know if I answered, but just maybe to elaborate more, why do you think that car parking is more important, or according to the value system is more important than the children playground? I mean, first of all, there is the historical part from the Soviet time, and not being able to own a car, and now there is an option. There is also just the sheer fact that the car have just come there already. So often these pavings of parking lots are formalizing the existing situation. So it's not necessarily building a new parking lots, but also there's no action or willing to like in a larger scale to push cars to certain area, use the other spaces. And also people want to park in front of their homes. So I think if you start from people, I mean, yes, that's what you actually get in that regard. And it really makes sense, because I like your comparisons that every parking space is extra 20 square meters added to your apartment, so you have to keep it most probably as close as possible to your apartment. But anyway, let's have another question. Jā. Man ir jautājums Sandrai Trejai un Tamārai Kalantjevskai par renovācijas un īpašnieku aktivitātes problēmām. Un, ja mēs skatāmies uz pēdējiem 70 gadiem, tad tieši turisma teorijā ir parādījies tāds termins kā nevieta. Tātad vieta, kas ir bez jebkādas pievienotās vērtības, vai arī nav nekādas kulturālās izpausmes tajā, un tad tie ir hoteļi, hosteļi, arī lidostas un dažādas citas šādas tāpas. Un tieši pilsētvides pētniecībā nevieta ir kaut kas cits, bet arī saistīts ar negatīvo aspektu, kas ir vai nu vēsturiski, vai nu stereotipiski, vai nu sociāli veidojies veidojusies versija par to, ka arī šajā gadījumā ļoti daudz mikrorajoni, kā arī Bolderāja, kā Purciems, kā Ziepniekalns, ir tās teritorijas, kas ir nevietas vietas, kuras mums nav patīkams, par kurām mēs daudz nezinām, kurās mēs nedodamies, lai izklēdētos, atpūstos, kurām mēs nevēlamies dzīvot. Un tad es gribēju zināt, vai savā ziņā šis nevietu mīts, kas ir pāri tām teritorijām, neatbēd jauno mājokļu meklētāju un savā ziņā arī neapstādina vai palēlina renovācijas attīstību un arī šo īpašnieku biedrību veidošanos.
Un, ja tā ir problēma, kā to var risināt? Paldies par jautājumu. Te es gribētu uzreiz teikt, ka mēs diezgan stereotipiski gribam vispārināt un piedēvēt viens un tās pašas telpiskās īpašības, kvalitātes vai trūkums visam šim te abūs veidam, bet, kā mēs dzirdējām jautājumā, tik vien balderāju un purciems, un faktiski tās ir ļoti atšķirīgas pilsētas struktūras, kas vizuāli iespējams atstāja līdzīgu iespaidu, bet viņas tiek arī ļoti dažādi novērtētas. Un, ja jūs minējāt, ka nevietu un nepievilcīga vide ir balderāju un purciems, tad pētniecībā viens no plaši izmantotiem paņēmieniem, kā novērtēt, vai kaut kāda vide ir akceptēta vai nav, ir nekustamā īpašuma pētījumi. Un, piemēram, purciems ir ļoti augstu pieprasīts, un atšķirībā no centra purciemā nav tukšu dzīvokļu, nav tukšu māju, un šie te gan studentu, gan arhitektu biroja veiktie pētījumi rāda, ka cilvēki tur grib dzīvot. Un ja mēs paskatāmies, te tiek pieminēts attīstības departamenta pētījumi, ir pētījumi par cilvēku apmierinātību ar dzīves vidi visos pilsētas apkaimēs. Varam redzēt, ka lielmēroga dzīvojamos rajonos apmierinātības procents ir tuvu 90. Apmēram kāda puse ir ļoti apmierināti un vēl ļoti liels procents ir apmierināti. Ja? Tā kā tāds stereotips mēs noteikti, es negribētu teikt, ka tas ir vispārēji izplatīts, bet bez šaubām, ka cits jautājums ir, kā šos cilvēkus motivēt, būt aktīvākiem. Un tur mēs redzam vai sajūtam, ka tiešām šī te ļoti krasā pārmaiņa no tā, ka tu visu mūžu esi bijis īrnieks, tu esi neizdomājis ilgtermiņā par šo te mājokļu kvalitāti. Un pēkšņi ļoti īsā periodā tev status ir mainījies, pienākumi ir mainījušies. Galvenais ir mainījušies pienākumi, bet cilvēka, teiksim, tai mentalitātei nav tik vienkārši to pieņemt vai saprast. Helēna Gūtmane, atkal jums, Sandra, jautājums. Es tieši šiem gribēju pievērsties, kad jūs runājat, vai jums tiešām liekas, ka tas ir tikai mentalitātes jautājums un pieņemšanas, kaut kādas pozīcijas pieņemšanas, jo ir mūsu ikdienišķas vajadzības un arī vēlmes, un jūs pati teicat, ka iedzīvotāji ir apmierināti un gatavi darboties, un es esmu pati tāda, es domāju, ka daudz no mums esmu īpašnieks no neīpašniekā. Un diezgan skaidri ir redzama vēlme kaut ko darīt, bet varbūt iemesls ir ļoti vienkārši, nav līdzekļu. Un šeit ir jautājums par pārvaldības modeļiem, un šeit ir jautājums par iespējamiem finansējumiem. Kā jums liekas, vai pilsētai nav jāuzņemas atbildībā par tādiem īpašniekiem, kuriem ir grūti sarunāties savā starpā? Tam patiešām nav praktiski nekādu instrumentu. Un domāt kaut kādus sadarbības modeļus, lai arī būtu līdzsvars starp komunikāciju un finansiālo atbalstu. Paldies, jūs jau ļoti precīzi faktiski arī formulējat šīs atbildes uzstādījums. Un tieši caur šo konferences rīkošanu mēs redzam, kā pilsētas struktūras saprot un uzņems kaut kādu veidu atbildību, jo tas ir ļoti īs laika. Mēs zinām, ka šī atbildības izprašana notiek dažus pēdējos gadus. Tas, kas ir, šeit ir divas lietas. Viena ir, ko mēs redzējām no šīm te mūsu izpētēm, Čehija saucās kā flagmanis šajā te dzīvojamo rajonu atjaunošanas attīstības sfērā. Tur tieši tiek nodefinēts, ka pilsēta uzņemas ne jau
atjaunot visas mājas par nescik miljardiem, kā tas ir noticis dažos rajonos Vācijā, kur tas faktiski valsts uzņēmās milzīgus finansiālus pienākumus, ka pilsēta uzņemas gādāt par šo pārvaldību, par efektīvu pārvaldību. Un to var izdarīt droši vien ar nelieliem finansiāliem resursiem. Plus tam ir šī finansiālā kaut kāda iesaist, kas gandrīz nevienā gadījumā nav milzīga, nav ļoti apjomīga. Iespējams 10%, dažās ir 15%, kas noteikti nav izšķirošais solis, vai to darīt vai nedarīt. Bet tomēr, ka šis morālais un informatīvais un organizatoriskais atbalsts ir ļoti, 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 ļoti nepieciešams. Jo ja Tallina runā, ka ir milzīgs pārāvums vai milzīgs lēciens starp mājokļu īpašnieku biedrībām un pilsētas struktūrām, tad mums pat šis lēciens ir daudz milzīgāks, jo mums šīs biedrības ir ļoti nedaudz, ļoti maz. Mums ir šis lēciens starp individuālo īpašnieku un milzīgu pilsētas struktūru. Un viņš faktiski šis pārāvums ir ļoti, ļoti kritisks. Vēl paldies Helenai par šo lielisko jautājumu un vēl lieliskāko atbildi no Sandras puses. Tas palīdzēs mums arī nedaudz veidot kopsavilkumu šai otrajai Šmelīna konferences sadaļai. Un noslēdzot šo sadaļu, es gribētu piebilst dažus vārdus. Lielmēroga dzīvojamie rajoni tātad veido ļoti nozīmīgu daļu mūsu pilsētas. Tāpat līdzīgi kā tas ir citās Eiropas vietās un pilsētās. Taču runājot par lielmēroga dzīvojamiem rajoniem, ir jāturpina definēt princips Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu pārvaldības struktūras izveidošanai. Pilsētai droši vien ir vairāk jāpieliek pūļu tieši komunikācijas aspektā, lai šo atstatumu starp dzīvokļu kooperatīviem un pašvaldību samazinātu. Tāpat jāpievērš jaunu pārvaldes modeļu meklējumiem, būvsaviedrībām, jauniem kooperatīviem un citām alternatīvām vidējā līmeņa pārvaldes modeļiem. Ļoti svarīgi, daži to runājotājiem pieskārās šim jautājumam, taču ļoti svarīgi ir kreditēšanas politika un kredīta pieeja dažādām savienības grupām. Jāmeklē finansēšanas un kreditēšanas atbalsta mehānismi tieši alternatīvajām būvbiedrībām, kooperatīviem un vidējā līmeņa pārvaldes organizācijām. Iepratim, piemēram, spekulatīviem kapitālam. Līdzīgi kā tas, piemēram, ir Berlīnē, kur mēs diezgan labi redzam, kā darbojas Baugruppen princips, kur cilvēki sanāk kopā un būvē paši savus mājokļus. Runājot par pilsētu kopumā, es gribētu teikt, ka pirmkārt pilsētai jāapzinās šīs situācijas bezprecedenta raksturs un aktīvi jāiesaistās tā regulācijā. Un pašā nobeigumā es gribētu teikt, ka tātad pilsētas loma ir jāpalielinās, ne tikai plānojot un izstrādājot dokumentāciju, bet reāli nodrošinot un radot procesus un programmas. Un šeit gribu uzsvērt vārdus procesi un programmas, ja, kas ļaut noteiktā laikā realizēt un ieviest vajadzīgās pārmaiņas realitātēm. Uz šīs notas arī gribētu pabeigt otro sekciju un vēlos pateikties dalībniekiem par lieliskajām prezentācijām un audiencei par jautājumiem. Liels paldies! Un